Tu esi gatava? Tas ir uz pusi grūtāk nekā es biju domājis. Kā šīs bija pa darbiņu, ko? Es patiešām nebiju domājis, ka tas būs tik grūti. Dāmas un kungi, šodien mēs ceļā uz mājām jaunākajā epizodē esam Bulduru tehnikumā un mēs mācījāmies apkopt tūju dzīvžogu. Labrīt, Daiga! Labrīt! Sveicināti! Klau, es gribētu šaukt šo vietu par šūpuli lielākai daļai no dārzniekiem Latvijā. Vai es tā varu teikt? Lielāko varbūt visiem. Visiem, kas ir izmācījušies par dārzniekiem. Arī tu pati šeit esi mācījusies. Pati esmu absolvente. Pastāsti, ko tu tagad šeit dari? Tagad es esmu pasniedzēja kokopiem arboristiem un ainavu būtekņiem. Paga, arboristi bija tie, kas kāpa nopietni? Un dāma ir programmas vadītāja. Ej, tu nost. Bet nav daudz sieviešu Latvijā. Katru gadu kāda viena, divas atnāk mācīties, bet tas vienmēr ir kaut kādam hobijam vai tāpatās savu ābelītes grib sakopt vai kaut ko tādu, bet maz paliek industrijā. Un tu pati cik bieži uzkāp tādā augstā kokā? Tagad arvien biežāk. Vienu posmu savā dzīvē es tā kā samazināju to daudzumu, jo man bija bail un tad bija grūti un tie laikapstākļi nav forši Latvijā bieži vien. Tad, jā, bet tagad esmu atpakaļ un tad reizi mēnesī es diezgan pakāpju tā. Labi, šodien mēs gribam pamācīties un lai tu mums paskolo, kā tās tūjas dabūt smukas, zaļas, taisnas, vienādas un tā. Un ja tev varbūt būtu kaut kādos tādos 3 galvenajos punktos jāpasaka, kas ir saimniekam jādara, lai viņas būtu, uz ūsiņu. Tieši ar tūjām, jā? Pirmais būtu tūja nav vienīgais, ko varam stādīt dzīvžogā. Tas tā, visiem. Tas nav vienīgais, ko var nopirkt. Nākamais, tūja nav maza, regulāri jāgriež. Reizi gadā vai 2 reizes gadā. Un tas ir visu atlikušo tūjas mūžu. Nevis mūsu, bet tūjas mūža. Līdz ar to tas darbs nedrīkst apstāties. Mums jāatstāj tas arī saviem bērniem un mazbērniem, un tas būs jāatstāj mantojumā. Nākamais ir tūjai patīk dzert. Viņa būs jāsadzird arī uz ziemu. Un tu tādu lielu jau pieaugušu tūju arī uz ziemu salaisti? Oi, nē, tā netiek mocīta. Tā ir savā dabā, savā vaļā izaugusi, sakņu sistēma kārtīga, normāla. Vainags arī viņai ir dabīgs, viņa var pati sev pielāgot. Bet tās, kuras mēs cērpjam un veidojam un turam vienā formā, tām vajag mūsu palīdzību. Es zinu, kas nepatīk tūjām. Stirnas. Un bebri? Bebri? Par bebriem man ir jaunums. Stirnas, tiešām stirnas, tā ir delikates. Tas ir tā kā mēs būtu uzklājuši zviedru galdu viņām. Un viņas tik nāk un mielojās. Un vēl tādu glītu sakoptu. Jā. Bet par bebriem, jā, man apēda bebris. Bebrītes dīķa, bebrītes 3 tūjiņas. Viņš laikam badā, tur nav ko citu ēst, es nezinu. Augsnīšus vajag sastādīt priekš viņa. Priekš viņa. Padomāšu. Bet ko, kas tas par dārznieku, kas tikai runā? Ejam, parādīsi? Jā. Sāksim strādāt. Laižam. Ar ekskursiju piereizes pa šeit, maziņo. 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 Varam? Maziņo. Labs ir. Laižam. Ejam. Daiga, kas ir šī par dištūju? Kas tā par šķirni, kā viņa var būt tik milzīga? Jāsamiedz acis, lai galotni redzētu. Nu jā, tur ir tā. Jāatliecās. Jā. Šīs būs rietumu tūjas. Šķirnes precīzi nepateikšu, jo, zin kā, tajos laikos, kad stādīju, bija viena šķirnes, tagad mūsdienās jau stādaudzētājs veido un apdeito uz jaunākām šķirnēm, bet te ir pilnīgi katra savādāka tā šķirne, ir arī parastā rietumtūja, bet visas ir pamatā rietumtūjas. Bet es zinu Brabantu un Smaragdu, un šī izskatās pēc Brabantojas. Jā. Ja? Kaut kas uz to pusi arī ir. Kas ar to viņas izmēru ir? Kāpēc? Viņa ir ārkārtīgi skaista, bet manā dārzā tāda vietas nebūtu. Kā viņa tur tāda mums ir tapusies? Redz, kā ir. Šeit mēs esam iestādījuši senos laikos, lai brīvi aug. Jo tas, kas mums dārzniekiem ir jāsaprot, kā tas koks izskatīsies vispār dabīgā formā, jo ir dažiem lielas teritorijas, ne visi dzīvo 600 kvadrātmetros Rīgā, Purcēmā. Ja? Var atļauties lielus, esošus, dabīgus kokus, un ir reizes, kad mēs viņus arī cērpjam un veidojam, lai saprastu, ko mēs ar viņiem varam vispār mākslīgās formās uztaisīt kādas ornamentus. Tad šeit visi ir dabīgi, nekad negriezti. Un tie ir maksimālie parametri, ko šie koki var sasniegt. Lūdzu, lielāki par 2 māju. Ir
normāls koks, normāla siena, neviens kaimiņš neko neredzēs vairāk. Viens kaimiņš suns arī. Iestādīta šitāda maziņa. Jo pārsvarā tas, ko mēs stādaudzētavās nopērkam un visos veikalos, ir maziņas tādas pusmetrīgas, metrīgas. Tās jau dārgās. Uz akciju jau savā augumā jau ņemam. Bet pēc aizmirstam to, ka viņas izauga lielas. Šitādi monstri. Katru gadu viņa savus 30 līdz 50 centimetrus var izveidot jaunu pieaugumu. Un tad parēķiniet, cik gados viņa sasniegs. Tā, te ir kaut tūlīt kādi es 15 metri, varbūt 14 savu metri. matemātiku, tu jau vajadzēja apmēram 30. Varētu būt, ne? Precīzi. Redzējāt. Pieciedot. Es gribu pieiet tuvāk, paskatīties, kā tur viņai tur tas pieaugums pieejam. Jā, pieejam. Kur mēs te Teikšu labu? jums, ziniet ko? Šī tātad ir tā rietumu kaut kāda, jā? Pie visām lauku mājām vienmēr ir bijusi tūja. Un Jā. latvieši viņu sauc par dzīvības koku, tāpēc, ka viņš ir mūžažs. Un viņi vienmēr stādīja kaut kur pie ieejas vārtiņiem vai kaut kur pie mājas. Precīzi. Jā, tas ir visos laukos tā ir. Tiešām tieši pie ieejas bija. Un viņi sauc par dzīvības koku. Kāpēc tu viņu nogrieza? Visi dzīvi vēl it kā. Klaudaiga, labi, ja es esmu tās tūjas nopirkusi un dikti apņēmusies, ka man būs tūju dzīves žoks un es gribu strādāt un cirpt, tad kurā gada laikā, cik daudz, kā, ko pastāst? Cik man tad laika gada griezumā ir jāparedz uz to, lai man tas dzīves žoks? Neizstieptos šitāds. Jā, savi 11 metri, lai nesasniegtu. Ir tā, ka tev ir jābūt vīzijai, cik tu viņu augstu gribi. Vai tu gribi tā, ka tu ej un bišķiņi redzi pāri? Tā, ka palūrēt, ko kaimiņš es tā dara? neitrāli staigāšu un bišķi palūrēšu. Tas ir viens, otrs vai vispār neredz. Man, piemēram, personīgi patīk bišķiņi redzēt, ka galvas virspusīti, ka tur kāds iet, ka es zinu, ka tur kāds ir. Nu jā. Drīkst skaļi runāt vai nedrīkst? Jā, bez mazliet, vai bišķiņi jāpieklusē. Tad, kad ir jau viņas tik augsts, ka man ir jāpaceļ rokas, lai viņas cirtu vai jāņem ir jau kāpnes, tas jau prasa vairāk laika uz darbam tieši uzturēt viņas. Respektīvi, garāku tūju, grūtāk cirpt, tas maksā dārgāk. Nu jā, jo tev vajag garas kāpnes, tev vajag laiku. Cik mums laiks maksā brīvais, ja? Tas diezgan dārgs ir. Otrs ir vajag instrumentus. Vai nu tikai pietiks ar īsajām šķērēm, bet es pēc tam parādīšu instrumentus, vai arī jāņem jau ir garākas un pusgaras vai teleskopiskas, un tas jau uzreiz maksā. Teleskopiskas. Jā, ir arī izvelkamas tādas dzīvžogu šķēres. Tu tā kā certu šitā certu, paskaties kā teleskopā. Teleskopi izvelkamas, pagarināmas. Skaidrs. Lauri. Dundaciņš. Bet, Daigu, labi. Pavasaris, rudens ir tas, ko es esmu dzirdējusi. Es griežu vēlā pavasarī. Tas ir aprīlis, maijs. Protams, ir daudz cilvēku, kuriem ir jāgriež, un ne tikai man pašai savā dārzā vai kā, tad, kad sanāk laiks griezt. Galvenais ir neaizmirst tajā sezonā vispār viņu nogriezt. Respektīvi, arī tagad jūlijā to var darīt? Tieši tā. Visu cauru gadu, izņemot ziemā, kad ir mīnusi, varam griezt. Rudens, pavasars, vasara griežam. Kāpēc ziemē? Ziema ir mīnusi, tad visas tās brūcītes var apsalt un sasprāgāt un nebūs labi. Viņš pēc tam būs apbrūnējis un vispārējais. Kas ir jāuzmanās, ja grib lielas tūjas? Varbūt ne šīs tieši, ja? Bet lielās tūjas, ja mēs gribam sēdināt līdz savam vēlamajam augstumam, piemēram, uz puse kāds grib. Ir aizmirsis visus šitos gadus viņas griezt un tagad grib nosēdināt uz puse. Tad tur būs lieli griezumi, tukšumi, tur būs jau droši vien darbs ar motorzāģi jau. Tad ir tā, ka to labāk nedarīt ir pavasarī, jo pavasarā saule ir ļoti spēcīga. Un tad tās visas brūces apdeg. Tad atkal būs slikti. Tad ir labāk pagaidīt to rudenī, jo tad mums ir vairāk mākoņains, ir mitrāks un labāk viņu pārcietīs. Es gribu izstāstīt vienu prikolu, Par ko es redzēju. degšķānēm? Nē, bet par TikToku, klausies. Es redzēju video vienu, tur dāma tā kā iet pa mežu, tādu meža ieloks tāds, un viņa iet un viņa runājas ar kokiem, un koki viņai sāk šitā te māt tā kā, izskatās, ka viņi māja. This is a happy tree, this is a waving. Zini, ka tā kā ir visādas tādas montāžas aplikācijas. Bet nē, izskatās, reāli. Saproti? Internetam var ticēt, ne? Daiga, tavs komentārs šajā sakā? Vienmēr Bez sakot, komentāru. koki tā kā, viņi ir dzīvi, saproti? Viņi ir dzīvi. Es tā kā mēģinu ar tiem kokiem it kā kaut ko runāt un komunicēt, bet viņi man nemāja. Hei! Cik priecīgas tūjas, hei! Cik priecīgas tūjas! Cik priecīgas tūjas, hei! Redzi?
Redzi kā? Lābas tuvojas, jā. Oh. Jā, man ar regulāri emocijām. strādājot ar kokiem, es esmu pamanījis, ka ir koki, kuri negrib, ka viņiem kaut ko dara. Man, piemēram, kā arboristam, ir jāiekāp tajā kokā. Man ir visu dienu jāstrādā ar to koku. Lai iekļūtu viņā, man ir jāuzstāda virve. Un es tiešām saku, ir koki, kas to nevēlas. Un viņi dara visu iespējamo, lai man tā virve tur netiktu uzstādīta. Un es tur varu pusdienu mocīties, čakarēties, ārdīties no ponskām. Es nevaru uzstādīt to virvi tur. Viņš vienkārši negrib mani. Vai ir iespējams to savu dzīvi žogu, ja man tur ir piemēram 100 stūjas, sakot pašu spēkiem? Jā, pilnīgi mierīgi. Nu, labs ir, tad uz šīs burvīgās nots ir brīnišķīgs tiltiņš, lai mēs ietu un mēģinātu to darīt paši. Jā, es piesakos uz teleskopiskajām šķērēm. Un uz šīm bārbalītēm. Daiga, tu gribi teikt, ka tad, ja es gribu uzturēt savā dārzā dzīvžogu, man ir nepieciešams viss šis? Nē. Pilnīgi galīgi nē. Tad turpinām. Tā kā mēs esam skolā, mēs studentiem varam piedāvāt visu arsenālu, lai viņi var izmēģināt, izspēlēties un vispārējo. Pēc tam tu atrodi savu instrumentu, ar kuru tev patīk strādāt, savu firmu, savu instrumentu. Katra firma tur taisa savus, viņi konkurē viens ar otru, līdz ar to viņi ir ļoti līdzvērtīgi. Tad tu skaties, kāds tev servis tuvumā ir un kas tev patīk un akcijas un vispārējais. Tas, kas ir jāsaprot tā, ka kādreiz senos laikos, ne tik tālā pagātnē, mēs visi strādājām ar šādām dzīvžokšķērēm, kas bija uz benzīna. Divtaktu motoriņš, la. Viņi teica divtaktu motoriņš, arī zina, kas ir divtaktu motoriņš. Nu, ir bišķiņi, ko strādāt visu dienu, ne? Un tur nav vēl pilna bāciņa. Visu laiku ir izplūdes gāzes tev. Jā, tas gan. Karsts, smags. Un ar šitādu te rociņās tā čiki. Ir es nevarētu ko vispār. kačāt. Forši. Ak, Dievs žēlīgs, tiešām ļoti smagi. Nu, un tagad mēs esam nākotnē jau kaut kur. Tagad, paldies Dievam, uzņēmumi ir strādājuši un sapratuši to, ka ir jādomā zaļi un degvielu kurināt mēs nevaram visu mūžu. Tagad viss iet uz baterijām. Un šīs ir ļoti līdzvērtīgas tām. Jā, tikai svars atšķirās Miljonus reizes. Izņemot bateriju, tas būtu, ja viņai būtu tukša bāka. Nu, vienalga smagi. Bet īstenībā diezgan smagi. Tāpēc, ka viņa nav izlīdzsvarota, ieliekot iekšā bateriju, tas ir tā kā tās ar pilnu bāku. Viņas jau paliek izlīdzsvarotas un vieglākas. Bet viņas ir smagas. Tad ir nākamais līmenis. Viņas ir ļoti smagas. Ja mums ir mazi dzīvžodziņi, tiešām tur mazie un smalkie, tad mēs varam ņemt šo vienu rocīti. Viņi tāds nedrīkst strādāt ar vienu roku. Visiem ir 2 pakāpju drošības, līdz ar to tad ir šādas mazās. Ar vienu roku nedrīkst strādāt, tu teici? Viņš nestrādās. Kāpēc tas Tāpēc, tā ka ir? šitas te ir drošības sistēma. Jā, bet kāpēc nevar ar vienu roku? Kāpēc tas ir bīstami? Tāpēc, ka tu vari nenoturēt. Nu jā. Un otrs, jā, lai strādātu, tad ir jānospiež viens, un tad ir droselīte, kur tu spied gāzī. Kā sauc? Drosele. Droseli? Mašīna ir droseļu vārsts, nezināju. Šīs jau man patīktos ar šito strādāt. Šīs jau es jūtu, ka varētu būt ok. Mēs arī varam ar šādām griezt. Jā. Tā grieza visus franču dārzus. Senos laikos, viduslaikos, un mēs arī ar šādām varam visu nogriezt, ko vajag. Nav obligāti jāpērk viss motors. Protams, tas ir ātrāk, bet ja nav daudz ko griezt, mēs varam arī šādas te pirkt. Vai būsim godīgi, ja nav spēka pacelt tos, tad tā ir tava opcija. Ar šitām arī būs grūti. Bet viņas vismaz tā kā nesavar. Bet tad iedomājies, ja tu esi mazā dzīvžodziņā un tu šitā te visu dienu, ka muguriņi pēc tam īd. Viņi pilnīgi runā ar tevi. Un arī tāds, eju iztaisnoties. Jā. Jebkurām šitām dzīvžogu šķērēm mums ir jāatcerās pamatlietas. Viņas visas ir skaļas. Viņām visām ir kaut kādi decibeli. 95. Reku te ir 94 decibeli. 102. 102 decibeli. Šitām arī būs 94 decibeli? Jā. Johaidī, tā kā ar šito nevar iet uz Grīziņkalna parku Geto Games. Cik tur Būs bija? uzreiz jāslēdz ciet viss. Cik tur bija? Cik kaut kādi 68. Tu nopietni! Man liekas, mēs runājam jau skaļāk. Jā, es noteikti. Tā kā ne ar vienu no tām šķērēm pat nevar iet Grīziņkalnu uz izgriezt Geto. nav iespējams. Tāpēc ir obligāti jālieto aizsarga austiņa. To mums arī nosaka noteikumi. Virs 85 decibeliem mums ir jālieto austiņas. Okay. Un austiņas ar radio es tā skatos. Bet, protams, visu dienu taču kaut kur ir jāklausās, nevar klausīties tikai sevi. Radio tev jāklausās, ja? Jā. Nu, labs ir. Es domāju, ka pie darba, Daiga. Slēdz iekšā un aiziet. Tu gribi sākt ar šīm, jā?
Es gribētu ar viņām arī pabeigt. Nē, tu izmēģināsi, kā ir ar vienām, kā ir Jā. ar otrām. Tad ieslēgšanas poga. Ieslēdzam iekšā. Pilna baterija. Pilna baterija vēl ir, bet redziet, viņi ir mazā baterija, Jā. bet ļoti līdzīgi tādas ir kādas ir Milwaukee, Makitām, Boschiem un vispārējais. Līdz ar to man liekas, ka viņas kooperējās un var likt. Es mēģinu. Tā, kad strādājam, tad ik pa brīdim gāzīti ir jāatlaiž. Ik pēc pāris sekundēm gāzi ir jāatlaiž. Labi, Tomēr bet tas pastāsti varbūt par to principu, kā tam kokam pieiet. Tā, ejam tuvāk kokam, jā? Nu, tad tā. Brilles, austiņas ir, cimdus tie ir pēc izvēles. Obligāti slēgtie apavi un ir vēlams arī garās bikses, bet ir vasara un karsts un tas būtu nāvīgi likt garajās biksēs, jo atceramies, asmeņi spēja nogriezt to zaru un mēs arī varam sev kājās trāpīt un uzšķert savā. Tas nav tas, ko mēs gribētu darīt, ne? Tas ir bīstams darbiņš mums ir. Princips, kā strādājam, tā tad mums ir drošības šis te pirmais rokturis, un tad ir otrais ar gāzi, ko spiežam. Ieslēdzu iekšā, man ir elektriskās, pavēršam projām. Viss, viņas ir ieslēgtas. Jā. Vairs nekādas motora skaņas un nekādi izplūdes gāzes. Un tagad es parādīšu pašu griešanu. Ja? Labi. Tad pirmais, ko mēs skatāmies, ir apskatāmies, kur ir vecie griezumi. Mēs lienam iekšā tūjā un meklējam, kur tad viņai ir vecais griezums. Un kur te mēs redzam, šeit viņa ir tikusi nogriezta, un tad 2 gadus nav griezta atkal. Un redziet, kādus mums ir īstenībā jānogriež. Bet tev ir vienmēr jāgriež līdz vecajam griezumam? Ja mēs negriezīsim pie vecā griezuma, tad viņa katru gadu paliks aizvien platāka, un tad beigās mēs maksājam zemes nodokli par teritoriju, kuru neizmantojam, jo tur tūja aug. Nevar griezt tā, ka tu tā uz aci ej un tu redzi, kur ir izlīdis un to vienkārši močī nost. Protams. Var, jā? Var, protams. Tas ir tavs dzīvoklis, taisi, kā tu gribi. Jā. Tad vienmēr, kas ir, sāku no apakšas, jo griežot no augšas, es varu netīšām aizcert kaut kādu zaru un izvilkt visu šitā laukā. Tāpēc griežu es viņu no apakšas. Paskaties, kādu viņš nomauca nost. Tāpēc, ka viņš spēja nogriezt šī starpas lielumā. Protams, viņam tik lielu būs problemātiski, viņš tur viņu tā kā kapās, bet šādus te viņš mierīgi var paņemt. Šitais būs tavējais? Nē, man būs ar benzīnu. Tu esi gatava? Jā? Tu man uzšāvi. Nu aiziet. Aiziet. 3, 2, 1, aiziet. Tagad man jāiedarbina. Rociņa riktīgi jūtas. Ir tāda sajūta, laikam, ka ik pa laikam jāpamaina tomēr ir, lai nav tā, ka tu ar vienu roku visu laiku strādā. Jo principā viena roka arī tikai strādā, otra spiež gāzī. Ja tu pamainīsi kādā momentā, te ilgāk noturēs. Bet jā, mēs visi domājam, ka mēs esam stipri līdz brīdim, kad mēs sākam cirpt tūjas. Tā ka pamēģiniet paši. Lauris Zelāns. Smējies par mani! Tātad strādā tikai rokas pārsvarā, jā, bez muguras šitā te. Jā. Jo pēc tam aizies. Jā. Man arī šodien negribēsies iet uz zālīti vairāk. Es nevaru saprast, kā var būt tik grūti, kāds to vispār var izturēt.
Pietiks jums šodienai. Jā? Jā. Pagamani jāatvēl kalpa. Principā ir sajūta, ka mēs esam uztaisījuši priekš studentiem vēl drusciņi sliktāk nekā, ja mēs neko nebūtu darījuši, jo tagad izlabot šito te Paturēs lūdzu. viļņaino gājienu. Par to var nesarēt. Šis ir pirmais, kur studenti ķerās pēc dzīvžogu šķērēm un dzīvžogu. Pēc tam jau viņi iet uz skaisto paraugu dārzu. Man ir Šeit savtīgs viņi jautājums, mācās. Daiga. Vai ir kāds sliktāk tā kā nogriezis pirmajā reizē? Jā. Jā? Tā jau viss ok. Tā jau mēs esam viduvēji. Vidu. Tie, kas manī neklausās manos norādījumos, ir ļoti sačakarējuši dzīvžogus šeit skolā mums. Mēs klausījāmies? Jā, ņēmāt vērā. Super, tad Bet jau viss ir piefiksējāt kārtībā. arī manas mājienas. Kopsavilkums ir tāds, ka tas ir 3 reizes grūtāk nekā man likās. Man tā piedzinušās rokas, ka es tiešām neatceros, kad pēdējo reizi. Tev ir jādomā par savu drošību, tev ir jādomā par to leņķi, kā ārā tu zāģēji, šķērs ir nenormāli smagas. Tad tie resnākie zariņi vēl sit ārā to šķēri un tevi nosit no tā taisnā kursa. Tev ir jāredz gan mazā bilde, gan lielā kobilde. Tas ir nenormāli grūti, Man tiešām prieks, ka tik īsā posmā tu esi sapratusi tik daudz. Daudziem tas prasa mēnešus, līdz viņi saprot kaut ko tādu. Bet, protams, ka tev ir gandarījums par to pusmetrīti, kur sanāk taisni, jo man tādā lielā mērogā skatoties sanāca vēderi. Un tā smarža, ka tu griezi, viņas ir tik forša. Saprot, mēs pat pusi varbūt neizdarījām. Vēl ir galotnītes, sāniņi, viss. Viena trešdaļa. Viena trešdaļa. Vēl tie zāriņi ar mazajām šķērītēm jāizķer. Bet īsāk sakot, mums ir absolūti skaidrs, ka tas darbiņš nav joka lieta. Nī, nav. Tas ir treniņš, kā jau jebkurš cits darbs. Ko iesim sakopt? To apakšu, to vismaz studentiem neatstāsim. Bet milzīgs paldies, ka tu ievadīji mūs šajā ļoti grūtajā tūju darbā. Es gribu vēlreiz to tavu rokas spiedienu. Es nevaru paspiest, es esmu aizņemts ar instrumentiem. Jā. Es arī īsti nevaru man saprast, bet, dāmas un kungi, šīs rokas ir vienkārši wow. Nē, tas ir treniņš un pie visa var pierast. Paldies, Tomīši. Jā. Dāmas un kungi, jums ir jādodas uz Bulduru tehnikumu mācīties, tāpēc, ka pirmām kārtām mums ir vajadzīgi šādi speciālisti, kuri tādiem kā mēs palīdzēs, jā, lai mēs uztaisam visu nevis vēl sliktāk, bet tieši otrādāk, lai padarītu ar vien skaistāk un skaistāk mums vidi apkārt. Un galu galā, kuram, dāmas un kungi, vēl ir opcija uzturēties Jūrmalā, vienkārši 27 hektāru milzīgā īpašumā ar tik kolosālu pasniedzēju kā tu un tik tuvu jūrai. Cik izmantojat izdevību? Pēc darbiņa var iet uz jūru nopeldēties. Un cauļoties. Super. Tiekamies darbos! Paldies, Daiga! Paldies, dārgie skatītāji! Tiekamies nākamajā ceļā uz mājām epizodē. Čavenieks. Es pat Tu palīdzēšu. paņem manas brilles. Labi. Un ejam grābt. Es neko neņemu. Tu neko neņem rādi, kur tie grābekļi. Lai apcirptu savu dzīvžogu un uzzinātu tieši kāds instruments nepieciešams tev, nekautrējies vaicāt eksperta, pārdevēja konsultanta padomu jebkurā šādu instrumentu veikalā. Bet papildu aprīkojums, ko var jau laikus sagādāt, ir aizsargbrilles, kas maksā aptuveni 15 eiro, austiņas skaņu slāpēšanai cenās līdz 45 eiro, cimdi aptuveni 5 eiro un vēlams arī tērps, kas nosedz visu ķermeni, lai izvairītos no zaru skrāpējumiem un citām mikrotraumām.